Nofilmēju video par Korsu, un cilvēki komentāros prasa, cik ta Korsa maksās, kur ir prikals, cik Korsa maksās un tā tālāk. Skaties, parādīšu tev šādu te video, kur tātad speciālisti. Šitas nav speciālists, bet šitas ir speciālists. Redzi, un viņi pārdod mašīnu, un klausies uzmanīgi visu par to mašīnu. 2008. gada, tu dzirdēji? 2008. gada tāds maziņš, divreiz mazāks kā mana Korsa. Es pat nezinu, vai tas ir automāts vai nav, un es pat pieļauju domu, varbūt, ka pat nav automāts. 108,000, un tas otrs pēc tam saka, ka 111,000 ir nobraukums šai mašīnai. Manējai Korsai nobraukums ir 78,000, tas ir par trešdaļu mazāks, un manējā Korsa ir 2011. gada, tas ir 3 gadi jaunāka par šo mašīnu. Bet prikols ir ne tur, ka tev ir tā milzīgais caurums virs galvas, kas tev cepinās pļešku vasarā. Prikols ir tur, ka šī mašīna maksā 5,400. Jā, nekādas garantijas nav, un tā kā viņi stāsta. $5,490. Tas ir 5,490. 5,500 pareizi būtu jāsaka. Iedomājies, un tas ir 2008. gads, un 111,000 nobraukums, manai Korsai ir 11. gads, un nobraukums ir 78,000, un man ir automāts, un man ir 4 durvis. Un lūk, ja šie speciālisti piedāvā šo te mazo mašīnīti par tādu cenu, tad skaidrs, ka viņi zina, ka viņi viņu pārdos. Lūk, varot parkoties jebkurā vietā. Korsa arī var parkoties jebkurā vietā, jebkura mašīna var parkoties jebkurā vietā. Bet šeit tikai tiem cilvēkiem, kur šeit man komentāros uzdod jautājumus, ja? Saproti? Reku prasa, par cik pārdot. Lūk, cilvēki atbildēja, ka tā daudz mazāk mašīnīta, vecāka, ar lielāku nobraukumu, maksā 5,500. Tad jāizdara secinājums. Plus es nezinu, vai šis bija manuāls. Ja vēl tas ir manuālais, tad vispārībā. Tur vispār nav vērts pat nemaz sākt sarunu. Tā kā, lūk tā, tas ir tas, ko maksā mašīnas mūsdienās.